Labdien, draugi! Tikko esam pabeiguši veikt kārtējo SEO auditu un vēlos padalīties ar jums ar divām nepilnībām. Viena nepilnība būs no on-site SEO un otra nepilnība no off-site SEO. Tad tā pirma nepilnība, kas ir no on-site SEO, kas ir iekšējā SEO optimizācija, ir, kā esam konstatējuši, ka ir divas mājaslapas versijas. Tad viena ir ar www mājaslapas nosaukums .lv un otra ir bez www mājaslapas nosaukums .lv. Un šīs ir divas identiskas lapas, bet viena ir ar www, otra ir bez www. Ja, tad bez jebkādiem redirektiem. Ja, tad ir viena, ir otra ar to pašu, identiskas lapas, vai ne? Lietotājiem iespējams tā vispār nav nekāda problēma, viņš ienāk vai no viena vai no otra, kāda viņam ir starpība vai ne. Bet no Google perspektīvas tā ir problēma, tīri tehniska problēma, jo tev ir divas mājaslapas, jo divi domēni, vai viens www, otrs bez www. Un Google uz kuru tad jāorientējas, vai ne? Tad tā lielākā problēma šeit, ka Google uzskata, ka ir duplicated content, ka viena lapa zog content un otras lapas. Ja? Kaut kādas pozīcijas Google meklētāji tu noteikti dabūsi, bet ja tu cīnies par top pozīcijām, top 1, top 2, top 3, un tev ir konkurenti, kuriem tehniski viss ir kārtība, tad šādas dubultas versijas jau ir liela tehniska problēma, kur Google nesaprot, kas notiek, kāpēc ir divas lapas un viena zog saturu no otras vai otra no pirmas, un tad, protams, šeit ir liels tāds struggle, ja tā var pateikt, un tad tā cīņa par pirmajām pozīcijām jau ir krietni apgrūtināta, jo vienmēr ir konkurenti, vai ne, kuriem tehniski viss ir kārtība. Un, protams, Google atdos priekšroku tiem, kam ir tehniski viss kārtība. Tā kā šis ir pats pirmais, ko mēs esam piefiksējuši, un, protams, tā ir diezgan kritiska kļūda, kas salabot to ir pietiekami ātri, pietiekami vienkārši. Vienai mājaslapas versijai ir jāredirektējas uz otro, tad tehniski to izdarīt ir pietiekami ātri un salabot, bet problēma pastāv, problēma ir jāatrisina, lai var turpināt cīņu par pirmajām pozīcijām. Tas ir pirmais. Un tagad par ārējo SEO optimizāciju, par otro nepilnību. Esam piefiksējuši, ka domēna reitings ir pietiekami zems. Mājaslapai, arī uzņēmumam un arī mājaslapai ir pietiekami jau liela pieredze un ne pirmo gadu un ne pirmos 5, tur līdz 10 gadiem biznesam ir vēsture. Un tas reitings īstenībā ir bijis pārāk zems. Un uzņēmums, ja cīnās par SEO rezultātu, vienmēr, protams, gribēs sasniegt pēc iespējas augstāku domēna reitingu, jo tomēr ir korelācija starp domēna reitingu un pozīcijām. Nekādā gadījumā nav vienmēr, ka jo augstāks domēna reitings, jo visas pozīcijas jums būs labākas par tam mājaslapam, kuriem ir zemāks domēna reitings. Tā vienmēr nav, bet savā korelācijā ir. Tāpēc uzņēmumi vēlās sasniegt un saņemt pēc iespējas augstāku domēna reitingu, lai varētu cīnīties par tam augstākajām pozīcijām efektīvāk. Ja? Un it īpaši, kad tavs domēna reitings ir 20, 4, 5, 6 un taviem konkurentiem virs 50. Ja? Tas ir tas, kur tu redzi, ka tu atpaliec, vai ne? Un tad mēs esam sākuši pētīt to problēmu, kāpēc domēna reitings ir tik zems, un tad mēs esam konstatējuši, ka viens no iemesliem ir backlinki, kas atsaucas uz tavu mājaslapu. Backlinki tiek ielikti tajās lapās, tajos domēnos, kuriem pašiem tiem domēniem arī ir zemes reitings. Ja, un tad tu vari saņemt cik daudz vai uzģenerēt tik daudz backlinku no tiem domēniem, cik tu gribi, bet ja tiem arī domēniem ir zemes reitings, tad Google meklētājs nekādīgi tev nevarēs iedot augstāku reitingu, vai ne? Un šī bija tāda diezgan acim redzama nepilnību vai acim redzams iemesls. Šeit rekomendācija ir izvēlēties mājaslapas domēnus ar augstāku reitingu nekā
pašai mājaslapai un publicēt jau backlinkus tieši tajos domēnos, kuriem domēnu reitings ir augstāks. Ja? Un tad tu dabūji daļu no šī reitinga, ja? No tā domēna, kur tu publicējies. Ja viņam ir augstāks domēna reitings, tu saņem arī lielāku labumu, teiksim tā, nekā ja tu nopublicē savu backlinku tajā domēna, kuriem domēna reitings ir vēl zemāks nekā tavai mājaslapai. Ja? Tad tādi backlinki neveicina tavai mājaslapai domēna reitinga paaugstināšanu. Nu, lūk, šis ir 2 nepilnības, ko es gribēju ar jums padalīties. Jūs to tagad zināt, jūs varat tagad ienākt jūsu mājaslapas, paskatīties, pārbaudīt, pārliecināties, un ja tomēr redzat kaut kur nepilnības arī jūsu puse, ar jūsu mājaslapam, noteikti jūs tagad zināt, ko darīt. Lai veicas!